Sveicināti mīlestības ceļš liecībās klausītāji! Ir otrdiena. Ģertrūdei tas nozīmē alfa. Sākums aizraujošākajam dzīves ceļojumam kopā ar Dievu. Tās nav tikai lekcijas, tikai kopīgas vakariņas un sarunas vairāku nedēļu garumā, bet tās ir izmainītas dzīves. Šobrīd, kad Ģertrūdei piedzīvojam 40. alfa kursu, otrdienās svinēsim Dieva mīlestības darbus liecībās no alfas dalībniekiem un kalpotājiem 20 gadu garumā. Labdien! Mani sauc Gunda. Šobrīd es neesmu klātesoša Ģertrūdes draudzes dzīvē un svētdienas dievkalpojumos, jo dzīvoju ārpus Latvijas jau krietnu laiku. Bet domāju, ka daudz mani atcerās un es atceros jūs. Sirdī es sevi joprojām saucu par ģertrūdieti, jo tam ir drošs pamats. Šodien gribu patīt laiku 20 gadus atpakaļ un dalīties ar alfa kursa pirmsākumiem. Toreiz, pirms 20 gadiem, es biju Ģertrūdes komandā, kas uzsāka pirmo alfa kursu mācītāja Rinalda Granta vadībā. Rinalds, kā jauns mācītājs, toreiz bija iededzies par alfa kursu, kas bija jaunums Latvijā, un komandai, ko viņš veidoja no toreiz aktīvajiem ģertrūdiešiem, bija jāīsteno šis uzdevums. Dievs tam bija devis jau savu svētību. Atpakaļceļa nebija, lai arī kādiem draudzē alfa kurs likās aizdomīgs. Komandas lūkšana bija, lai Ģertrūdē ienāk jauni cilvēki, un tā būtu dzīva draudze pilsētas centrā, un mums savas pūles bija jāpieliek, lai īstenotu Dieva plānu. Pieredzes kursa veidošanā mums nebija nekādas. Tomēr komandas cilvēku ticība, lūkšanas un viennozīmīgi arī dedzība bija tā, kas mums palīdzēja iet šajā nezināmajā Dieva projektā. Es domāju, ka tie kristieši, kas mēs toreiz bijām pirmajā alfa kursa komandā, Eduards, Einārs, Baiba, Anda, Elīna, Zigmārs un Līga, Ruta, slavētāja Ivetiņa, es un varbūt vēl kāds, ko esmu piemirsusi, kopā ar mācītāju Rinaldu ticībā iesējām alfa kursa sēkliņu, un tā ir augusi 20 gadus, katru gadu tā bijusi aplaistīta un aprūpēta. Salapojas par skaistu koku, un alfa kurs ir piepulcējis Ģertrūdes draudzei ļoti daudz cilvēku. Toreiz mēs nebijām daudz, bet mums bija jāsāk, lai šī laika ģertrūdieši turpinātu šo brīnišķīgo alfas stāstu otrdienās. Lūkšanas ir uzklausītas. Ģertrūdes draudze ir kļuvusi par dzīvu, aktīvu draudzi pilsētas centrā un turpina augt un saņemt svētības. To es pamanu uzreiz, kad esot Rīgā iegriežos baznīcā uz svētdienas dievkalpojumu un sekojot mājaslapā. Pēc 20 gadiem es ar pārliecību varu teikt, ka mana kalpošana 10 alfas kursos, gan kā grupiņas vadītājai, gan kalpojot aizlūkšanās un lūkšanu grupiņā, izmainīja manu dzīvi un ir atstājusi paliekošus nospiedumus. Un tagad, domājot ar laika nogriezni, es atkal būtu ļoti laimīga sēdēt mazajā alfas grupiņā otrdienu vakaros, klusi lūgt ar mazu sirds trīcēšanu un sagaidīt jaunus cilvēkus, lai pavisam vienkārši pastāstītu par Dievu klātbūtni manā dzīvē un uzklausītu citus stāstus. Slavu un pateicība Tev, mīļais Dievs, ka Tu mūsu sirdīs liec savu aicinājumu un ka Tu brīnišķīgi atbildi katru lūgšanu. Paldies, Jēzu, par Ģertrūdes alfu un visām alfām, kas notiek, lai ar vien vairāk cilvēku var ieraudzīt Tavu patiesību, Tavu gaismu un var uzzināt par Tevi. Paldies, ka Tu māci mūs atsaukties Taviem aicinājumiem. Un jā, arī šobrīd mēs lūdzam, lai Tu paņem prom kādas bailes un raizes, bet ļauj mums piepildīt tos aicinājumus, kurus Tu mums katram liec sirdī. Jēzu, lai Tavā spēkā mēs varam runāt par Tevi, evanģelizēt un vēl vairāk rādīt pasaulē Tavu gaismu. To visu mēs lūdzam Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds,
lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.